Paldies par uzaicinājumu. Man ir prieks būt šeit, bet pirms mēs sākam, es gribētu jums uzdot vienu jautājumu. Paceliet lūdzu rokas tie, kuri ir novērojuši, kad jūsu bērni pēc pieļautas kļūdas vai varbūt kādas neveiksmīgas situācijas ir ļoti pārdzīvojuši par šo kļūdu, varbūt raudājuši, varbūt dusmojušies, varbūt negribējuši turpināt tālāk spēlēt. Vai ir tādas situācijas bijušas jums, jā? Ir bijušas situācijas, ok. Un jūs neesat vieni, jā, tas notiek, es domāju, ka katram reizi varbūt vairākas, jā, un par to mēs arī šodien parunāsim. Mani sauc Aleksandrs Astafčevs, esmu psiholoģiskās sagatavošanas treneris, un ikdienā strādāju ar dažādām sporta komandām, individuāli strādāju sportistiem, gan bērniem, jauniešiem, gan arī profesionāļiem. Un lietas, kuras es šodien gribētu uzsvērt un par kurām parunāt, būtībā ir aktuāls gan bērnu jauniešu sportā, gan arī profesionālajā sportā. Un gatavojoties šai prezentācijai, tieši ņemot vērā, ka šis laiks ir diezgan limitēts, es izdomāju, ka es uzsvēršu divas galvenās tēmas. Tās ir būtībā vecāku atbalsts, jūsu atbalsts, kā jūs varat atbalstīt bērnu, un otra varbūt par to, kā bērni uztver kļūdas, un kā viņiem var palīdzēt šo te uztveri varbūt pamainīt, jo kļūdas ir, kā jūs zinat, daļa no procesa. Un šīs divas tēmas, manuprāt, ir super aktuālas, jo jūs viņas piedzīvot ļoti bieži, redzot bērnu reakciju uz kļūdām. Un noteikti atbalsta tēma ir jums aktuāla, jo jūs visi, esmu pārliecināts, jūs visi gribat visu to labāko priekš bērniem, attiecīgi jūs viņus atbalstat, un tur ir savas nianses. Šeit es sākšu ar citādu, ko ļoti trāpīgi, manuprāt, Amerikas autoindustrijas tāds guru vai tēvs Henrijs Fords teica, vienalga, vai tu domā, ka tu to vari, vai domā, ka to nevari, tev ir taisnība. Aizdomājieties lūdzu par šiem vārdiem. Vienalga, vai tu domā, ka tu vari vai nevari, tev ir taisnība. Un akcents šeit ir uz to, par ko mēs domājam, par ko jūs domājat, par ko domā jūsu bērni. Un psiholoģijā būtībā bieži vien runā par šo te apburto loku, kur viss sākas ar to, par ko mēs domājam, tātad ar mūsu domām. Mūsu domas attiecīgi veido emocijas, un emocijas, starp citu, ir pilnīgi normāla mūsu ķermeņa tāda izpausme, jā, mūsu prāta izpausme, kurai ir noteikta funkcija. Šī funkcija ir mūs brīdināt par kaut ko, palīdzēt pieņemt lēmumu, rīkoties un tā tālāk. Ja? Tad šīs te emocijas atkal rodās no domām. Tālāk šīs emocijas rada mūsos sajūtas, konkrēts ķermeniskas, piemēram, sajūtas, un tālāk jau šīs sajūtas veido uzvedību vai darbību. Un šeit ir tāds mazs piemērs, piemēram, doma, kas bērnam var ienākt prātā, ja nu es zaudēšu vai ja nu man kaut kas nesanāks, kas var radīt emociju, piemēram, bailes, dusmas, neapmierinātību un tā tālāk. Šīs te emocijas savukārt rada konkrēts arī sajūtas ķermenī. Piemēram, nestabils kājas, trīc rokas, ja, kas ir ļoti tāda klasiska izpausme. Tajā gadījumā, ja mēs no kaut kā baidamies, varbūt dusmojamies un tā tālāk. Un attiecīgi šī te nestabila sajūta kājās vai ķermenī pārvēršas arī par izmaiņām kustību koordinācijām. Varbūt kustības paliek netik precīzas, varbūt nepārliecinātas, un mēs nonākam pie šīs te kļūdas. Un kas pats interesantākais, tad šis te gala 4. punkts, viņš atkal iedarbina nākamās domas, kas varbūt var ietekmēt turpmākās darbības negatīvā veidā. Ja? Un tieši tas pats, ja mums šī te pirmā doma vai domas, kas mums nāk prātā bērniem, piemēram, sacensībās, ja tās ir pozitīvas, tad atkal tās veido emocijas, kuras palīdz justies citādāk un atkal rīkoties precīzāk, efektīvāk un tā tālāk. Es domāju, ka jūs esat bieži vien saskārušies ar to, kad pieļaujot vienu vai divas kļūdas, ka jūs novērojat, ka bērni piedalās hokeja spēlē vai treniņā, tas palielina iespēju, kad pieļaus arī nākamās kļūdas. Vai esat kādreiz pamanījuši, ka, ja tiek pieļauts vairākas reizes pēc kārtas, tālāk iespēja palielinās, kad būs vēl kļūdas? Pareizi. Bieži vien tas notiek, un tas ir tā saucamais sniega bumbas efekts.
Ja, tad viena kļūda, otra, trešā, un tad jau tas noved pie nākamās kļūdas, un ļoti, ļoti grūti pēc tam atgūties atpakaļ. It īpaši, ja tie ir mazi bērni, kuriem vēl nav tik izteikts pašregulācijas prasmes, kuri vēl nemāk kontrolēt emocijas un tā tālāk, veidojās šis sniega bumbas efekts. Un tas ir tas izteiktākais, ko jūs novērojat visticamāk arī sacensībās. Un te es arī tālāk stāstīšu par to, kāda ir jūsu loma šajā situācijā. Bet vēl viena ļoti interesanta nianse ir tāda, ka gan no bērniem, jauniešiem, gan līdz profesionāļiem visur viena un tā pati aktuālākā tēma. Es teiktu, ka no visām psiholoģiskās sagatavošanas prasmēm tā ir viena no augstākajām, viena no svarīgākajām, viena no nepieciešamākajām jebkuram sportistam un vispār mums ikdienā arī dzīvē. Es domāju, ka būt šeit un tagad, fokusēties tikai uz to, ko mēs darām patreiz. Tagad es stāvu jūs priekšā, runāju ar jums, un viss, ko es tagad domāju, ir, kad es stāvu priekšā, runāju ar jums, dalos ar informāciju un tā tālāk. Un uz laukuma ir tieši tas pats. Ja bērns var fokusēties tikai uz to, ko viņš dara patreiz, viņa darbības ir daudz efektīvākas, viņš var parādīt savu labāko sniegumu un tā tālāk. Bet kas sanāk realitātē, kas sanāk ikdienā, ir tas, kad bērns vai arī mēs kaut kur dzīvē fokusējamies uz to, kas jau ir noticis, vai fokusējamies uz to, kas vēl notiks tikai. Ja? Piemēram, ir pieļauta kļūda, un tagad spēle notiek tālāk, pareizi. Spēle neapstājās dēļ tā, ka kļūda notikusi, bieži vien spēlētāji skrien tālāk, bet bērns, jūs redzat, viņa ķermenis it kā slido tālāk, viss notiek, bet šeit joprojām domas kavējās tajā, kas notika, un varbūt ieslēdzās negatīva pašruna, kāpēc man tā sanāca, vai ko tagad padomās treneris, ja, vai man nomainīs un tā tālāk. Ja. Attiecīgi dzīvo pagātnē. Un ir otra, protams, galējība, kad bērns sāk domāt par to, kas vēl notiks tikai. Ja, vai šodien man sanāks, vai kāda komanda tikko ieslidoja, šie baigi spēcīgie. Ja, varbūt, es nezinu, kā man ies. Šī komanda izskatās ļoti draudīgi. Ja, tātad fokus atkal uz to, kas notiks, kaut gan spēle vēl nav sākusies. Un dažbrīd jūs arī esat piemērs, es domāju, ka redzējuši no sporta pasaules, kur sportisti jau pārdeg pirms paša starta. Ja, jo viņi ir fokusējušies tik ļoti uz to, kas notiks tulīt, kad enerģija ir ļoti, ļoti stipri patērēta. Tā kā viena no tādām svarīgākajām prasmēm, ko var sākt mācīt jau pat pirmsskolā, ir atrasties šeit un tagad un fokusēties tikai uz to, ko mēs darām patreiz. Ja, un tur ir vesela tāda tehnoloģija, metodika, kā to darīt. Un par to es domāju, ka es arī vēl pieminēšu. Tagad, viena no klasiskajām situācijām, jeb, es teiktu, biežāk pieprasījumi, kas ienāk pie manis, sportisti nāk individuāli, vecāki zvana, un bieži vien apraksta situāciju, kurā bērns varbūt ar negatīvu ķermeņa valodu vai kā citādāk izrāda nepatiku pret to, ka viņš ir kļūdījies, varbūt vaino kādus citus spēlētājus, varbūt uzbļauj tur trenerim virsū, varbūt negrib vairs trenēties un tā tālāk. Un tam pamatā ir bailes no kļūdām un to, kā bērns skatās uz šīm kļūdām. Ka kļūda ir kaut kas slikts, kad kļūda ir kaut kas, kas varbūt manu vērtību samazina citu cilvēku acīs. Varbūt tāpēc arī manā skatījumā es tagad esmu sliktāks cilvēks, tāpēc, kad es esmu pieļāvis 1, 2, 3 kļūdas un tā tālāk. Bet realitātē sportisti pieļautā kļūda laukumā nav nekāda izgāšanās. Tas ir pirmais, kas ir jāsaprot, bet tā ir daļa no attīstības procesa. Tad tas ir konkrēts ķieģelīts, un es teiktu pat tā, ka kļūda ir kā tāds virziens, kas mums norāda, kur mums vēl jāpiestrādā, pie kā mums vēl jāpiestrādā. Ja? Tātad no kļūdas mēs ievācam informāciju. Un ja bērns kļūdu uztver kā kaut ko negatīvu, jo viņam tagad nesanāca un tāpēc viss ir slikti, tad šī domāšana būtu jāmaina, bet uz ko bērns skatās visvairāk un ko viņš modelē un ko viņš var teikt attēlo vai teiksim, visvairāk kopē, ir pieaugušie.
Ja? Un bērns visticamāk skatās, kā pieaugušie reaģē uz kļūdām, un parāda tieši to pašu. Ja pieaugušie negatīvā veidā uztver to, ka viņš ir kļūdījies, tad viņš pats negatīvā veidā uztver, ka viņš ir kļūdījies. Un otrādāk. Ja? Tāpēc paturam prātā, ka kļūdas ir ļoti svarīga daļa no procesa, un tas ir jāuzsver. Ja? Tas nenozīmē, ka, ja mēs kļūdamies, tad mēs visu laiku priecājamies par to, bet mēs pārliecinamies par to, ka bērns ir sapratis kļūdas, varbūt cēloni, kur viņam ir jāuzlabo kaut kas, un viņš pie tā piestrādā. Ja kļūda atkārtojās viena un tā paša no reizē, tad mums ir problēma, kas mums jārisina, un te mums nāk palīgā treneris un arī citi speciālisti. Vēl viena lieta, ko starp citu bieži vien sanāk atrisināt, vienkārši izrunājot šo konkrēto tematu ar pašiem sportistiem, ir sadaļa par to, ko jūs, kā pieņemsim vecāki, vai, ja mēs runājam tieši par sportistiem un bērniem, ko tad viņi 100% var kontrolēt, jebkurā situācijā spēlē, treniņā, ikdienā un tā tālāk, un kas nav 100% viņu kontrolē. Šis bieži vien atrisina ļoti, ļoti daudz dažādas problēmas un jautājumus. Tāpēc, ka sportisti mēdz ieciklēties un fokusēties uz to, un viņi pat neapzinās, ka kaut kādā konkrētā aspektā viņiem nav 100% kontrols par to, kā tas notiks, kas notiks un tā tālāk. Es šeit minēju dažus piemērus, to pašu pagātni, nākotni, ja mēs nevaram ietekmēt, mainīt, ja, un tā tālāk. Tāpēc fokusēties uz to, kas jau ir noticis vai notiks, tam nav īsti nekāda pievienotā vērtība, tāpēc enerģija iet zudumā. Citu cilvēku viedokļi. Ja, tad bieži vien mēs redzam, ka varbūt bērni apvainojās par to, ko kāds pateicis par viņiem, un tas ir normāli. Viņi vēl mācās reaģēt uz šo visu, bet realitāte ir tāda, ka mēs visi arī nevaram kontrolēt, ko par mums domā, ko par mums saka un tā tālāk. Bet bieži vien mums ir kaut kāda tāda ilūzija, kad mēs varam to kaut kā ietekmēt, un mēs mēģinam ietekmēt, mēs mēģinam varbūt iepatikties visiem un tā tālāk, bet tas ir nereāli. Ja, attiecīgi, ja mēs to saprotam, mēs tur nemaz netērējam enerģiju. Garām palaists iespējas, citu cilvēku lēmumi, kas te arī varbūt iepriekš ir pieskārušies par tiesnešiem, tēma ļoti aktuāla, tiesnešu lēmumi. Bieži tiek apspriest, es domāju, ka gan vecāku vidū, gan bērni attiecīgi reaģē uz tiem tiesnešu lēmumiem, vai iedeva sodu, vai tieši neiedeva sodu un tā tālāk. Tā ir vēl viena lieta, ko 100% mēs nevaram ietekmēt. Mēs varam censties ietekmēt, bet 100% tas nav mūsu kontrolē. Tāpat arī citu cilvēku sniegums. Piemēram, Jānīts iedeva ļoti labu piespēli Pēterim, bet Pēters tukšos vārtos neiesit. Un Jānīts sāk dusmot: Pēter, kā es tev tik labu piespēli iedevu? Bet tajā brīdī, kad Jānīts atdeva piespēli, ļoti labu piespēli, taktiski precīzu, varbūt tieši tajā laikā, kā treneris mācīja, un Pēters neiesit, tajā brīdī, kad Jānīts atdeva šo piespēli, viss, viņa kontrols te vairs nav. Viņš vairs nevar kontrolēt, ko Pēterīts izdarīs tālāk. Tāpēc dusmoties uz Pēterīti tajā brīdī jēgas nav. Protams, maziem bērniem to ļoti grūti saprast, bet ar laiku tas ir jāmāc, ka tajā brīdī, kad tas Pēterīts aizsit garām, viņam noteikti nepalīdzēs, ka viņam vēl uzbļaus komandas biedrs virsū un tā tālāk. Bet, protams, viņš ir jāatbalsta, jāpaceļ galva augšā, jāiedod 5 un tā tālāk, bet tas nāk ar laiku. Bet jāmāc tas, ka mēs fokusējamies tikai uz to, kas ir mūsu 100% kontrolē. Un šeit es pierakstīju, ko mēs varam kontrolēt. Ja, savu sagatavotības līmeni, savu piepūli, ar kādu piepūli tad mēs trenējamies. Mēs maksimāli piepūlamies vai mēs kaut kur noslinkojam. Tā ir mūsu izvēle. Savu attieksmi, robežas, emocijas un tā tālāk. Ir skaidrs, ka mazi bērni uzreiz paši to visu nevar kontrolēt un ietekmēt, bet ar palīdzību tas ir iespējams, kad viņi to var attīstīt, viņiem to var iemācīt un tā tālāk. Ja? Tāpēc bieži vien īstenībā daudz situācijas atrisinās izrunājot ar pašiem bērniem vai jau pieaugušākiem sportistiem par to, ko viņi spēja kontrolēt, un tur viņi arī visu savu enerģiju liek. Un to, ko viņi nespēja kontrolēt, viņi to atlaiž. Tas ir viens no risinājumiem. Tagad, pārējot uz tēmu par vecāku atbalstu, es jau minēju, ka esmu pārliecināts, ka visi vecāki vēlās to labāko bērniem un jebkādā veidā mēģina to nodrošināt,
vai ar materiālu tehnisko nodrošinājumu, vai ar atbalstu spēlē un tā tālāk. Tas viss ir pareizi, un es domāju, ka katrs grib to labāko bērnam, bet nāks novērot, ka varbūt šis atbalsts, jebkurš atbalsts, ja es saprotu, ka tas nāk no tādas labas vietas, kad es gribu tomēr palīdzēt, nevienmēr ir tas efektīvākais. Un par to mēs arī parunāsim, bet tas, ko es gribu akcentēt, ir tas, ka šis vecāku atbalsts, un par to mēs parunāsim, kā to labāk darīt, ir jūsu galvenā funkcija. Ja, atbalsts visās šī vārda nozīmēs, bet ja mēs runājam par atbalstu, piemēram, spēļu laikā, treniņu laikā, pēc spēles, pēc treniņa, kad jūs braucat mašīnā vai kad jūs esat jau atbraukuši mājās, tas viss ir super svarīgi, bet galvenais aspekts šeit ir, lai bērns jūtās droši, ja, tad, kad jūs ar viņu runājat, tad, kad jūs viņam kaut ko sakat, jautājat un tā tālāk. Jo pēc kaut kādas neveiksmīgas spēles tas būtu pēdējais, ko viņš gribētu dzirdēt, vai kas viņam palīdzētu, ja jūs vēl dalītos ar varbūt saviem iespaidiem par to, cik tas Pēterīts neiesit un kā tu tur tā un šitā un vajadzēja vispār tur atdot piespēli tur un tur. Ja? Tātad šajā brīdī bērnam ir ļoti svarīgs jūsu atbalsts un sajūta, ka viņš ir drošībā. Kad šeit, kad viņš brauc ar jums mašīnā, kad viņš ir mājās, kad viņš ir uz laukumu, ka viņš zina, kad jūs esat viņa tāds atbalsta punkts, uz ko viņš var paļauties, pat brīdī, kad viņam kaut kas nesanāk. Un bieži vien, es domāju, ka arī jūsu gadījumā jūs esat novērojuši, ka bērni apskatās uz jums, kad kaut kādu tehnikas paņēmienu izpildi. Ir bijis tā, ka jūs pamanat, ja viņi meklē jūs ar acīm, kur tu redzēji, kā es iesitu, ja? vai arī kā uztvēra to, ka es tikko neiesitu, ja? Tur metienu un tā tālāk. Ja? Un šeit praktiski 3 tādi ieteikumi, ko es gribētu šodien akcentēt, un kas ir ļoti labi, ka šos ieteikumus jūs varat izmēģināt jau šodien, pielietot jau rīt un parīt un tā tālāk. Šie ir universāli ieteikumi, kur nevajag tādu speciālu sagatavotības līmeni, un es viņus nedaudz tulīt paplašināti atklāšu. Tātad pirmais, uzdod pareizos jautājumus. Ko nozīmē pareizs jautājums? Tagad, ja jūs paprasat bērnam, kā tev gāja treniņā? Klasiskā atbilde? Normāli. Labi. Slikti. Jā. Vai piemēram, tev patika tas, vai tu darīji to? Jā, nē, nezinu. Vienalga. Un tā tālāk. Ja? Tas, ko es gribētu akcentēt, ir, ka mēs uzdodam atvērta tipa jautājumus, kas paredz atbildi, kas ir nevis jā vai nē, bet kaut kāda paplašināta atbildi. Hei, kas tev šodien treniņā likās tāds visizaicinošākais? Vai kas ir tas, ko tu šodien iemācījies jaunu? Šeit vairs nevar atbildēt jā, nē, nezinu, vēl kaut ko īsti. Jau mēs sākam varbūt iedrošināt bērnu domāt, reflektēt. Un, protams, 8-gadīgi, 9-gadīgi viņiem ar refleksiju vēl šī refleksijas prasme attīstās, bet tas jau iedarbina viņu atgriezenisko saiti par to, kā viņiem ir gājis, kas ir noticis jauns. Varbūt viņš pat ir aizmirsis, ka viņš kaut ko iemācījis, bet jā, tiešām esmu iemācījies, un tagad to var izstāstīt jums, vecākiem. Jā, tātad mēs uzdodam pareizos jautājumus, un vēl viena jautājuma metode, starp citu, ļoti labi strādā, ir tā saucamie sokrātiskie jautājumi. Tad, kad jūs uzdodat jautājumu aiz jautājuma, kad bērns pats nonāk pie atbildes. Ja, tad jūs uzdodat jautājumu par to, kā viņam ir kaut kas izdevies, viņš atbild, tad jūs uzdodat, kā viņam, ko viņš tādu īpašu darīja, un tad viņam pašam galvā saliekās puzle, kā tad tas viss ir noticis un kas viņam tieši ir sanācis. Ja, tad mēs uzdodam tādus kā kāpēcīšu jautājumus. Mēs visu laiku tā, kāpēc tā, ko tu tur un tā, un kaut ko, lai mēs varētu salikt to bildi kopā un bērns to varētu izdarīt pats. Otrais punkts. Normalizēt emocijas. Tas, ko es teicu iepriekš, emocijas ir pilnīgi dabiska, mūsu psihes izpausme, ja, un bieži vien nāks pamanīt, diemžēl, ka par emociju izpaušanu bērni tiek kaut kādā veidā sodīti vai viņiem tiek pārmests par to, ka viņi uztais dusmīgu seju, vai par to, ka viņi sāk raudāt, neraudi,
puiši taču neraud, vai ne? Vai kā tur ir? Vai puiši raud tomēr? Var puiši paraudāt vai nevar? Visi tēvi tikko sasprindzinājās tā. Kas te notiek? Puiši taču neraud. Jā, tā vismaz bija mācīts kādreiz, vai tā tika uztverts, bet tajā brīdī vienkārši paturat to prātā. Ja puiši nekad neraud vai vīrieši nekad neraud, tā emocija taču kaut kur krājās, pareizi? Viņi kaut kur krājās. Un kas notiek, ja kaut kas krājās un netiek ārā? Tad vienā brīdī tas uzsprāgst, jā, un tad būs auzas. Jā, tad var pieņemt kaut kādus lēmumus, ko īstenībā nemaz negribēja pieņemt un tā tālāk. Jā, tāpēc emocijām ir nepieciešama izlāde. Un jo jaunāks bērns, jo tie izlādes veidi var būt nekontrolētāki, jo viņi vēl nezin, kā to darīt. Laužās ārā, viņi mēģina kaut kā to izlādi sev dabūt, bet viņi nezin, kā to izdarīt tādā veidā, ka tas var būt vienmēr droši viņiem, droši apkārtējiem un tā tālāk. Ja? Un tad bieži vien tas pāriet jau tādās agresīvās darbībās, ka mēs kaut ko metam, mēs kaut kur speram un tā tālāk. Paturiet prātā, ka tā ir emocija izlāde. Un mēs normalizējam to, kad vispār tās emocijas nāk, kad piemēram, jūs pamanat, ka bērns ir dusmīgs, bēdīgs, jā, vai arī viņš ir priecīgs. Jūs to pamanat, jūs varbūt to verbalizējat un pasakat un paskaidrojat un mēģinat varbūt pajautāt. Kāpēc tad viņš tā jūtās? Jā, kas ir novedis pie tā? Vai mēs cenšamies, citādāk sakot, mēs cenšamies atrast to cēloni un iemeslu, kāpēc tās emocijas varbūt viņam ir. Bet mēs viņas pamanam un mēs viņas normalizējam, mēs nepārmetam par to, ka bērns jūtās, kā viņš jūtās. Ja? Tā, jā, un trešais punkts ir uzticēties procesam. Nu, process ir būtībā tas, ko sāk jau veidot treneris. Jūs esat ļoti svarīga daļa no šīta procesa, kas atbalsta, kas nodrošina, kas vēro, kas jūt līdzi un tā tālāk. Neatņemama procesa sastāvdaļa. Bet bieži vien sanāk, kad trenerim ir viens process, jeb plāns, jeb ideja, jā, bet jums varbūt liekas, ka, hei, varbūt labāk būtu citādāk. Jā. Un šeit rodas situācija, par kuru mēs parunāsim nedaudz tālāk, bet ja jūs esat uzticējuši trenerim šo te kuģa kapteiņa lomu, un viņš ir šo procesu veidotājs, tad es aicinātu arī uzticēties šim procesam. Citādāk īsti tas kuģis nekur neies, ja mums būs 5 stūres, un katrs stūrēs savu pusi. Ja? Tāpēc uzticēties procesam ir vēl viens instruments, par kuru varbūt mēs bieži nedomājam, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Vēl viena lieta, ko es gribētu pieminēt, ir šis te ilgtermiņa skatījums. Ir skaidrs, ka ņemot vērā arī, cik populārs sporta veids hokejs ir Latvijā, kādi mums ir panākumi, kādas mums ir bijušas zvaigznes, tad daudziem no jums arī ir normāla vēlme, jā, varbūt, lai arī jūsu bērns kādreiz būtu izlasē, vai jūsu bērns kādreiz būtu kaut kur augstāk, bet es nezinu, vai es jūs apbēdināšu, vai tas ir tāds, kā angliski saka, reality check, jā, bet ja mēs skatāmies uz statistiku, tad pavisam mazs procentiņš ir tie, kas tiek tajās izlasēs, profesionāļos un tā tālāk. Jā, tā ir realitāte. Bet tas, ko iemāca hokejs, jebkurš sporta veids, jā, ir attieksme, raksturs, vērtības un tā tālāk. Un šīs lietas gan paliek uz visu dzīvi. Jā. Un ja mēs fokusēsimies tikai uz to, lai viņš izaug par to profesionāli, tad mēs nedaudz ēnā atstājam šīs lietas, kas ir būtībā svarīgākas ilgtermiņā. Jā, tāpēc bieži vien tas fokus ir uz tagad, jā, jābūt labākajam un tā tālāk, bet lietas, ko hokejs iemāca, uz to mēs skatāmies ar tādu ļoti, ļoti augstu vērtību. Un, protams, lomas. Mums visiem ir lomas, jā, jums ir konkrēta loma, treneriem ir konkrēta loma, jūsu bērniem arī ir konkrēta loma. Tas, ko es aicinātu jūs, ir pieturēties pie jūsu lomas, kas ir neapšaubām svarīga. Jā, treneri trenēs jūsu bērni sportos,
sekos treneru norādījumiem, jūs atbalstīsiet. Un atbalsts, kā jau es teicu, tam ir dažādas nozīmes, vairākas nozīmes, un tas nav tikai malacīts un tā tālāk, bet tas ir viss šis process, kas notiek jums katru dienu, gatavojoties uz sacensībām, vedot uz sacensībām, palīdzot trenerim un tā tālāk. Ja? Un tas, ar ko es gribētu jau nopaļoties, ir atkal vēl viena ļoti, ļoti svarīga lieta. Daudzos sporta veidos tas ir aktuāli, un ja mēs runājam par spēli, vai jūs esat kādreiz novērojuši, kad spēles laikā vecāki dod, jūsu gadījumā, ja tas ir hokejs, tad kliedz, norādījumus. Ne jūs, bet vai kādus citus vecākus esat redzējuši, kas tā dara, vai ne? Jūs nē, es par citiem, kas šeit nav šodien. Ja? Dod norādes, sit, piespēlē, skrien un tā tālāk. Ja? Tās norādes varētu būt dažādas. Bet jautājums, retorisks, uz kuru jūs paši varat atbildēt, vai jūs zinat, kāds bija treneru plāns konkrēti, ko viņš, kādus uzstādījumus ir devis, kur kam ir jābūt, kā tur pēc iemetiena, kur kam jāstāv. Gan jau, kad jūs... jā, bet gan jau, ka jūs visu tiešām nezināt, kā tas taktiski bija uzstādīts, bet tajā brīdī jūs dodat norādes saprotami, kad labu gribot, redzot varbūt kaut ko, ko bērns tajā brīdī neredz, vai pat treneris varbūt neredz. Ja? Bet jūs dodat norādījumus un paturiet prātā, kad jūs esat bērnam autoritāte un treneris ir autoritāte. Un tagad iedomājieties bērns, kurš ir uz ledus, dzird no divām dažādām autoritātēm norādījumus. Tas ir ceļš uz apjukumu, jo es nezinu, ko klausīt. Treneri vai vecākus, vecākiem pēc tam jābrauc mājās. Varbūt paklausīšu viņus, lai man pēc tam vieglāks ceļš. Ja? Tātad, vai varbūt treneri, tad viņš man vairāk liks uz laukumu un tā tālāk. Tas ir apjukums. Un kas ir sliktāk par apjukumu, ir tas, ka šie te viedokļi, kas atšķirās tajā brīdī vai norādes, viņi rada šaubas un ekstra spriedzi pilnīgi nevajadzīgi tajā brīdī. Ja? Šaubas par to, ka vai es izdarīju pareizi, jo es it kā izdarīju, kā man treneris teica, bet vecāki liedz kaut ko citu. Un tad man rodās šaubas par to, vai es visu pareizi izdarīju, vai tomēr nē. Un spriedze atkal par to, vai tas rezultāts ir tas pareizais vai nē. Kur pretī, ja būtu tās lomas, ko es iepriekš norādīju, ka treneris trenē, un man ir kā bērnam pilnīgi skaidrs, kas jādara, ja? Tad man ir pārliecība vismaz par to, ka es zinu, kas jādara, kad jādara un tā tālāk. Ja? Un noslēgumā es vienkārši gribu pateikt un uzsvērt to, ka bērni neatcerēsies visas spēles vai visas situācijas, kas viņu karjeras laikā ir bijušas, bet tas, ko viņi noteikti atcerēsies, ir kā viņi ir jutušies pēc kļūdām un kas viņiem ir bijis blakus. Kā ir jutušies cilvēki apkārt. Jūs noteikti esat dzirdējuši, kad saka, ka varbūt jūs neatceraties, ko jums teica vārds vārdā, bet jūs noteikti atceraties, kā jūs jutāties tajā brīdī. Ja? Un te tieši tas pats bērniem ar kļūdām, viņi noteikti atcerēsies to sajūtu, viņi atcerēsies arī to, kas bija blakus, kāds bija tas atbalsts, par ko es runāju jau sākumā, un es aicinātu pievērst uzmanību šīm te lietām. Ja, tātad attieksme pret kļūdām un vecāku atbalsts kopā kombinācijā ar šīm te lomām.